Nu, ko šoreiz maz stāstīšu par mani. Tie, kas mani zina ilgāk par 3-4 gadiem, tie zina, ka mans mājas darbs bija diezgan tāds netradicionāls. Un es kaut kādus 15 gadus, no 2007. Gada beigām, taisīju visādus enerģētiskus instrumentus. Un pirms 3 gadiem, 2022. Pārstājiņas taisīt, jo bija tādam apnikumam, ka vairs nespēja. Un pirmos 10 gadus bija tā, kad par šo neviens neko nezināja, lēnām uzzināja, un tā interese par to, ko es darīju, bija ļoti maza. Un lielāko daļu šos instrumentus es ieraku zemē. Tas nenozīmē, ka es viņus izmetu vai kā, viņi strādāja pat vēl labāk, varbūt zem zemes un darīja savas lietas. Tad es dzīvoju Rīgā, un tā kā Rīgas centrs bija pilns, visas klumbas, visas dobes, viss kaut kas. Un īstenībā vienmēr katrā vietā varēja redzēt diezgan lielas izmaiņas. Vai sākās remonta darbi pēc kaut kāda laika, vai notika uzlabojumi katrā ziņā. Un tie, kas no manis šos instrumentus ir iegādājušies šo 15 gadu laikā, var teikt, ka no visiem, varbūt 0,5% ir tādi, kas nevarēja saprast, vai ir efekts vai nav, bet pārējie rakstīja ļoti labas atsauksmes un teica, ka dzīve mainās. Dzīve uzlabojās, visādas lietas sakārtojās, jo parādījās papildus enerģijas resursus un sakārtojās tā enerģija. Tā kā atkrita tie liekie procesi, kuriem nav jātēr enerģija, kas ir lieki, kas ir dezinformācijas apstrādāšana, visādas tur, nevajadzīgas lietas, es tā. Lai negribu iedzināties, tas ir pārāk garš un pārāk plašs stāsts. Lūk, un tad pēdējos 3 gadus es netaisīju, bet tieši pirms tam parādījās ļoti liels pieprasījums. Bija tā, ka es taisīju katru instrumentu unikālu, pilnīgi atšķirīgi no citiem. Un varbūt līdzīgi bija, bet tādi vienādi nebija. Un bija tā, ka lika bildes Facebookā, un katru no viņiem gribēja kādu 3, 4, 5 cilvēki. Un bija ļoti žēl aiziet tajā brīdī, kad tas pieprasījums bija vislielākais. Tā kā žēl bija atteikt cilvēkiem, bet tā kā tie materiāli, kurus izmantoju radīšanas procesā, bija diezgan kaitīgi. Tieši tajā radīšanas procesā, pēc tam lietojot, viņam tas kaitīgums bija, principā nebija, jo tie bija sveķi, kuri izgaro, kamēr viņi sacietē, bet tā kā viņi sacietē, viņi pārstāja izgarot. Arī tas izgarojums ir tik minimāls, ka viņu just un no viņa kaut kāds kaitīgums principā nebija. Un tagad es gribu padalīties ar to, ka burtiski pēdējo nedēļu es atsācis darboties savā darbnīcā un esmu atsācis taisīt šādus te vērķus. Esmu atsācis taisīt šādus te instrumentus. Un šis ir pirmais. Šis ir tā kā paliknīts, kur var izmantot ūdens uzlādēšanai, ūdens to kaitīgo lietu un vielu, kas ir ūdenī, neutralizēšanai, ūdens kaitīgā starojuma neutralizēšanai, ūdens tās destruktīvās atmiņas, ko viņš ir uzņēmis. Bet viņu var izmantot arī kā puķpodu paliknīti, likt zem puķpodiem, lai labāk aug un varbūt likt uz naktskapiešu, kur nolikt telefonu, jo šis te materiāls, par kur es šobrīd nestāstīšu, tas ir noslēpums pagaidām, ir tāds, kas atjauno
atjauno saikni ar pirmo otu, atjauno saikni ar dabu, atjauno saikni ar sevi, neutralizē visu šīs sintētiskās pasaules kaitīgo ietekmi. Gan ķīmiskā, gan elektromagnētiskais piesārņojums, gan dezinformācija. Principā viss, kas kaitē dabai un dabai cilvēkam, dzīvniekam. Mēs principā, es nezinu, vienkārši ne visi uztver sevi kā dabu. Ne visi uztver, kad sakot daba, ne visi iedomājās arī cilvēku, bet tas ir tas, kā es domāju. Sakot daba, es domāju gan dzīvniekus, gan cilvēkus, gan sevi, gan kosmosu, gan zemi kā tādu. Jā, tāds viņš izskatās. Šobrīd šis gan ir eksperimentālais, un viņš vēl nav pieejams, un kādu laiku vēl nebūs pieejams. Šis var teikt tāds brāķīts, es viņu patestēšu mājas versijā, un centīšos novērst visus defektus, kur man nepatīk. Un tad jau viņi kaut kad arī sāks kļūt pieejami. Jā, taču tas materiāls, ko es izmantoju šajos instrumentos, ir unikāls. Es nezinu, dabisks vai kā. Es viņu eksperimentēju jau vairāk kā gadu. Dārzā uz visādiem augiem. Un ir ļoti labi rezultāti. Visi aug daudz labāk. Augi ir daudz dzīvāki, viņi ir daudz priecīgāki. Tā kā efekts var redzēt gan dabā, gan sajust arī uz sevis. Un tad beidzot es esmu ticis pie visām izēvielām, kas man ir vajadzīgas, lai taisītu pašus instrumentus. Līdz šim es viņus, šo materiālu iestrādāju vienkārši zemē. Bet par to es pastāstīšu kādā citā reizē. Tad, kad jums, cilvēkiem, sāks parādīties kaut kāda interese par to visu. Kaut kā tā. Un interesanti ir tas, kad es atsāku šito visu darīt. Tieši tajā brīdī, kad, principā es atsāku darīt, un tajā brīdī sāk internetā parādīties visāda informācija par Ēģiptes piramīdām, un līdz ar to tas izraisa tādu informācijas vilni arī par visām citām piramīdām, par Tartārijas tehnoloģijām, kur šito te visticamāk materiāli ļoti labi zināja. Viņš ir tāds... Tas materiāls izstaro dzīvības enerģiju un tādu pārpilnības, pārbagātības enerģiju. Un esmu pārliecināts, ka ar šo var neutralizēt gan visādas ķermenī ievadītas vielas, gan visādu toksisko piesārņojumu, smagos metālus, vīrusus, baktērijas. Visu to, kas te mums no gaisa krīt virsū, visu, ko mēs iedzeram, apēdam. Kā viens pētnieks, kurš šo materiālu pētīja pāris 10 gadu, pat ne pāris, man tās kāds 60 gadus, viņš tagad nesen nomira. Viņš teica tā, ka ja tev ir tā enerģija, kas ir tajā materiālā, tad saslimt tev nav iespējams, pat ja tu gribēsi. Es esmu uztaisījis vairākus tādus instrumentus. Šis ir tikai viens no. Būs arī video ar nākošajiem, ko es taisu. Un tie būs tādi jau līdznēsājami, ko var kabatā ielikt vai ko var uzkarināt kā amuletu kaklā. Šobrīd man viņš ir kaklā. Es jums viņu nerādīšu, tas manējais. Es gribu vienkārši sajust, kāda ir sajūta. Pastaigāt, padzīvot ar viņu kādu nedēļu, 2, un tad veikt kaut kādas novērojumu, apkopojumu. Šobrīd es viņu nesāju 2. dienu. Es jūtu, ka man ir daudz lielāka stabilitāte, miers situācijās, kurās es parasti bišķi satraucos, vai bija kaut kāds nemiers. Un tajās ir tāda stabilitāte un pārliecība. Kaut kāds vieglums ienācis. Protams, kad tās veselības tēmas, kas ir, kā lai saka,
kas ir sāpīgas, viņas tā kā sāsinās. Bet es ticu, ka viņas caur sāsināšanos iet uz risinājumu. Nu, lūk, tāds man jaunums. Es būtu ļoti priecīgs, ja jūs uz šitajā te tā kā ieskatītos, sajustu viņu un padalītos ar savām sajūtām komentāros, ko jūs jūtat, kāda ir pašsajūta, kā jums liekas, kā tas izskatās un tā tālāk. Tā kā tā, nu labi, čau, līdz nākamajam video.